Mani sauc Kristīna Tēlāne. Patiesībā man labāk patiktu, ja mani vecāki būtu devuši man divus vārdus. Pirmkārt ļoti sievišķīgu un maigu, bet otro vīrišķīgu, pārliecību un cīņas garu nesošu. Jo mani jau 21 gadu labi sadzīvo divas krāsas atšķirīgas būtības. Kādam es esmu neatrisināma mīkla, kādam domu biedru un uzticams draugs, ar kuru droši var iet izlūkos. Tomēr manai Latvijai esmu viena no patiesi spēcīgām sastāvdaļām, kur tā nezaudēs nekad, jo neskatoties uz savu trauslo ārienu, esmu cīnītāja par un vienmēr esmu dzimtenes vārdu pasaulē nesus godumu. Mani vecāki audzinājuši mani ar mīlestību, veltot sevi pilnībā, lolojuši, tomēr vienmēr atgādinājuši, ka dzīvē jābūt cīnītājai, ka jāsaskars ar grūtībām, ka tās tikai stiprinās un noteikti nekad nedrīkst padoties. Kopš sevi atceros, neiedomājos nedienu bez rīta treniņu stadionā un ne jau piespiedu kārtā, bet ikdienas ritmā, normā, kas ir pašsaprotama un patīkama. Kas gan varēja būt interesantāk, kā noskriet 3 apļu stadionā, ja tās līdz paņēmis chronometru un uzņem laiku. Interesi pārspēt iepriekšējās dienas rekordu nekad nebija rimusies. Bieži vien man pievienojas mans mīļais brālēns, kas man uztvēra kā sev līdzvērtīgi. Uzrāpšanās tienības, kāju palīdzības un staigāšana uz rokām, tas viss man deva stingru ķermeni, kas nesalst, garu, kas nepadodas, un saprašanu, ka vienmēr var būt sliktāk, augstāk un sarežģītāk. Man mācīta pastāvība un godīgums, laipnība, kas rotā jebkuru cilvēku. Domāju, ka esmu tēva meita, jo viņam tika klausīts uz vārda bez ierunām, bet patiesi cieņas un mīlestības nevis baiļu un pienākumu dēļ. Viņš varēja stundām ar mani zīmēt, vēlāk palīdzot man izkopt kaligrāfas krokrakstu un tušas grafikas mākslu, ko es piekopju arī šodien. Latvijā nolēma iestāties mākslas skolā, taču ejot pakaļ iestāju eksāmenu rezultātiem, pa ceļam iestājos skolā, kurā bija klase ar militāru novirzienu. Tajā pašā gadā kļuva par šīs skolas pašpārvaldes prezidentu. Vidējo izglītību iegūju Ziemeļvalsts ģimnāzijā ar atzīmi 10 somu valodā. Cilvēki man sapratīs gan latviski, gan krieviski, gan angliski un somiski. Izturot konkursu un iestājoties valsts policijas koledžā, pirmajā mācību dienā iegūtu titulu spēcīgākā kadeta, taču ilgi koledžā nepaliku, jo, diemžēl sapratu, ka vēlos vairāk darboties mākslas jomā. Turklāt bija pabeigusi grāmatas rakstīšanu, kas nāks klājā jau šomēnes. Tomēr mana otra nesievišķā puse nesnāž mirkli. Esmu 17. pretgaisa aizsardzības bataljona ārienes zemesargs, kas godam pilda savus uzdevumus. Esmu gan demonstrējis Lielgabalā 70 Rīgas svētkos, gan dzēsus ugunsgrēku, gan piedalīsies militārajā svētku parādēs armijas sastāvā, gan arī pavadījis dienas grūtās izdzīvošanas mācībās. Diemžēl nebija iespējas palapoties ar savu mīļo mammu, kas jau 4 gadus dzīvo tālu prom ārzemēs, gan ar labāko draudzeni Kitiju, kas veido karjeru ASV. Varbūt tāpēc manas grāmatas nosaukums un noskaņa ir tik vientuļa. Video tika izveidots vidē, kura man ir vismīļākā, bataljons un mans otrās mājas, mana mūžīgā vide, mana mīļā Latvija. Gods kalpot!